Ugālieti Mārtiņu pēc vakardienas balsošanas var uzskatīt par uzvarētāju. Kristaps aizgāja, viņš palika, un tomēr noskaņojums Okartes akadēmijā nav viennozīmīgs. Mārtiņ, kā ir tu sēdē? Kā tu sēdē? Pasaka godīgi. Pilnīgi kreizīgi, ne? Nu, tur ir tā, zini, kā tūkstnešu vidū viens pats. Jā. Nu, grib padzerties? Ai, nedosim. Apmēram tā. Tad, nu... Bet baigi palīdz, ka ir atbalstītāji savējā. Jā, vai ne? Tev bija ritīgi daudz. Nē, ja godīgi. To nesaka par to. Es jau vienu mirkli biju pilnīgi pārliecināts, ka Kristaps paliek, ja godīgi. Beigās es sāku saprast, ka, nu, kad es nezinu, kas. Bet vienu mirkli, ka Kristaps tur tās tulpes uzdāvināja, kad viņš tur... Vai tulpes uzdāvināja? Man zināms liekas, ko viņam nevajadzēja darīt. Viņam nevajadzēja attaisnoties. Jā, to viņam nevajadzēja. Viņš divas reizes to. Es varu kaut ko pateikt. Arī šodien akadēmijā turpinās runas par to, vai vieglāk būt palicējam vai aizgājējam. Ir jāatslēdzās no vakardienas. Vai es strādāju, es man ir dzīvespars ir iekšā, bet jātiek vaļā no to iekšēji to, nu, tāds baigs stulbās sajūta. Zini, kā bija īstenībā? Es sākumā, kad Mārtiņš, kad vispār paziņoja, ka viņi abi divi, es biju pilnīgi pār Kristapu, es domāju, nu labi, Mārtiņ. Bet pēc tam es sapratu, kad viņi sēdēja abas svītras, man bija tā, kad es tiešām nezināju. Man Mārtiņš, nezinu, kāpēc, man šī tik palika žēl. Tā kā bombzīši. Un viņi teikt, kā žēl? Kā susuriņi vai kaut kā tādi? Es teicu, nē, kā bombzīt, kas ēd cīzi. Skaļā dumpinieka Kristapa pietrūks daudziem, bet kā ir ar Mārtiņu? Mārtiņš ir, kā lai labāk pasaka? Blāts. Kaut kāds Spanovskis mīnus 60 gadus. Sirds kā pirmoreiz tevi un sevi un vasaru jūt. Un mēs esam te vietā jūrā ar debesīm tiekā. Viņam patīk automobīli. Man nepatīk. Es saprotu, Mārtiņš grib kaut ko tādu. Man tas pilnīgi nesaista. Man nesaista tāda mūzika, kāda viņam patīk. Viņš ir nežēlīgi laimīgs, viņš izvelk automobīļu dziesmu, viņš ir laimīgs. Man prasīja, vai Mārtiņš man arī ir konkurence. Es teicu, ka nē, mēs esam pilnīgi dažādi cilvēki. Es teicu, Mārtiņš ir Spanovskis mīnus 60. Ej, galīgi. Nē, Mārtiņš, es teicu visu foršu tur. Nu, Marekam savs stiliņš, varbūt tas viņu baida, kad viņam būtu grūtāk viņu nodziedāt. Bet, nu, man tā dziesma patīk, viss okei. Bet kāds ir tavs stiliņš? Mans stiliņš? Mans stiliņš ir tāds pavisam, foršs. Es nezinu, kāds ir mans stiliņš. Tāds vienkāršs, tā pašā laikā, spridzinošs. Jā, bet man gribās toties tomēr palikt šeit un strādāt, mācīties, dziedāt, kustēties, aktieru mākslā, pilnveidoties un darīt pēc visas iespējas, lai būtu labāk, kvalitatīvāk un uz skatuves es justos brīvāk.